Spēlēs piespēli Vitālim Skrēvinam. Visiem uz pretinieku vārtiem. Pēc tam pāris mēnešus izlaida Kristofers, tagad atgriezies. Vēl pagājušajā sezonā atgriezies. Veselunda atradās punktu zaudējumu un pat ir izbraukt uz Daugavpili. Tikai 2-1. Centrā. Skrēmins. Reiz pretī Dio. Skrēmins. Ļoti liels konflikts. Elektrās sporta parks. Atgriezies zāles sagumā. Šajā pašā klubu stāviem vārtiem, kur tu gribēji vienkārši uzspēlēt divus spēlētājus vai izmetgām. Šajāds notiek kaut kādos apstākļos, kur vēl lējuši var iepūst vēl kaut kādu. Iepūst līnijas beigas, Subalki un kvalitīvi izvērās no šīs klupas Aleksandrs Sanofrievs. Tas notiek. Tagad liels skriepta piespēlē Reģi. Minūtē. Vēl viena iespēja. Ceturtā numura. Komandas kapteinis Kārlis Vils. Spēlē ar tādu diviem malējiem. Pusaizsargiem, kurš jāsaka. Tie ir attiecīgi 3. numurs Brazīlijas Lavāns un 2. numurs Vitāls Gianlukas Skrēmins šobrīd arī dodas uz priekšu. Nespēja tā arī gūt savus pirmos vārtus virslīgā, bet šodien no 1. minūtēm viņš sāk spēlēt. Ganietis un 3. numuru Mahamuds kapteinis Karimu. Pretuzbrukumiem futbols centri skaitāt ar pašam Salīvam, kuram nu pat bija moments. Labā mala metei izledz. Šodien Revolons Prasovičs bumbu, skārne. Spēlē 1-0 un 9. minūte. Noslēgsies. Kaut kur mēs kalstamies šīs 15 minūtēm ar modelī. Tagad pārāk spēc. Samoilovs arī pārāk. Sērijā Mete jau 2 reizes ir atradusies vadībā. Viņa beigās spēlēja Seimu Kamarā. Tālāk piespēlē Raščevs no virziena. Savā pozīcijā Gianlukas Skrēmins. Tie 2 vainas ir sagatavojuši. Raščevs vēl ar kopiņiem, bet tagad ir izglītās dargi. Tas ir reizes. Voda laukumā Skrēmins.
vārti pret Rīga. Arī šajā mačā iekritīs uz pretinieku ātrajām pārējām Liepājas komandu. Bet tagad cenšas ar bumbu spēlēt, tagad Sancenš laukuma pusē, kreisajā malā, un spēlēs soda laukumā. Ivulāna momentu, galu galā arī Evalona vārtu guvums, tā kā kopumā jā, šodien dienam, kad tik tā arī neizdodas. Pāri. Sakot, Skrēmītis, tālāk mēs pēdējā apļa virzienā kopumā. Jāsaka, ka pēdējais aplis Pieteikumi normāls iznākums priekš tām divām komandām, bet metas zaudējums iespējams arī cerot. Uz meta būs arī to pa Bībeli. Un arī neizšķirs, ka arī nav tas sliktāk. Vēlreiz. Pārsvarā visi ir diezgan kvalitīvi un komandai palīdz. Un atcerēsimies. Jaunajiem vārdsargam 18 gadus jaunajiem. Viņš iespējams arī visāk nākamajā sasaukumā varētu pretendēt uz vietu Latvijas 21 klasē. Daugavpils komandai kreisajā malā Promis Viktors ar 23. numuru pa labi. Munusaidī ar 25. uzbrukošais pusargs Valību Sastāv. Arī traumas Lauvana Moka arī šajā spēlē nav pieteikumā. Lauvans viens no metas iztraukumiem pa labo malu. Tagad Skrēvins uz priekšu. Pagaidām viss tiešām neizskatās tajā labvēlīgākajā scenārijā priekš metiešiem. Jautājums, kā reaģēs